Sveicināti manā kanālā, par ko šodien jums vēstīšu. Iepriekšējā video, kur stāstīju par aprīlī izlasītajām grāmatām, Signe no kanāla Apli uz zemes un debesīs komentārā izteica domu, varbūt būs kāds mīļāko dzejas grāmatu apskats ar lasījumiem. Man šis ieteikums ļoti patika, un tāpēc šodien parunāsim par dzeju. Tā tikai maza atkāpe. Piesakojiet Signei. Katru dienu video no Signes ikdienas tik dabiski, īsti un patiesi tieši tas, kas mūsdienās ir vajadzīgs. Es dienu viņas atklātību un spēju krāšņi izteikties. Viņa arī lasa grāmatas, kaut gan tagad Signes daļliteratūra un arī zinātniskā savā ziņā ir viņas aprūpējamie vecie bērni, tāpēc grāmatām vairs nav enerģijas. Bet Signe, tomēr ceru, ka paies laiks un tu atkal varēsi lasīt. Lūk, nu tad par dzeju. Domāju diezgan ilgi, kā un ko, kamēr arī visas grāmatiņas atradu. Nē, visas īstenībā nē, jo, man ir diezgan daudz grāmatu. Jā, tā ir. Un šoreiz es izvēlējos, izdomāju, parunāšu par latviešu mūsu pašu autoriem. Un arī, nezinu, tā jocīgi, vai kā vēl tas skan, bet par dzīviem dzejniekiem. Tos, kurus mēs varam sastapt uz ielas, sociālajos tīklos, varam uzrakstīt. Lūk, dzejnieki ir diezgan daudz, bet, lai būtu kaut kādos rāmjos, izvēlējos 10 dzejniekus, no katra dzimuma 5. 5 dzejnieces un 5 dzejnieks. Jā, bet tas nenozīmē, ka šie ir vienīgie mīļākie mani dzejnieki. Tas arī mainās no visādām dažādām dzīves situācijām, garstāvokļiem un tam līdzīgi, bet visi tie ir profesionāli dzejnieki. Tad ir tikai kā tas rezonē ar mums, ar mūsu pieredzi, ar mūsu sirdi, dvēseli. Un es paļāvos pašplūsmu, un izvēle krita tieši uz šiem 10 dzejniekiem. Nu tad sāksim. Ko tad esmu izvēlējusies? Pirmā dzejniece Ingmāra Balode, Alba. Šis ir 2012. gadā izdots dzīvoļu krājums. Viņai ir 3 dzejas krājumi. Viņa daudz tulko poļu prózu. Nu lūk, Ingmāra Balode, dzīvoļu krājums Alba. Pēc plūdiem. Pirmais tāds pavasaris pēc plūdiem. Nereizi neredzu tev piemiedzam acis. Sev apsolu aizbraukt uz jūru, bet pilnīgi luts no manis jau pa gabalu atsakās krasts. Tālākos laukos dīg zāle, kā puikām pirms brīvlaika apgriezti mati, tik stāva. Apslēpti kustīs ir sīko kukaiņu skāviens tās ēnā. Nerādiet bērniem puķis laistot dārzu, māca Žižeks. Tās taču ir tik valšķīgas, pieejamas. Plūdi nonesuši no flīzītēm visas dāmas. Zirgi kā pieminekļi balstās uz astes. Viena kāja uz svina lodes vai koku kastes. Nav iespējams turēties kustībā. Tā jau kopš renesanses nav iespējams turēt valnieku bronzas mugurā tikai uz 2. Koki iekrampējušies pilsētas muguras kaulā. Neredzu, kā pa to braukā caur stumbriem tavs gaismas sagrieztais augums. Strēles sāk pārdot uz stūriem papīros čaukstošos. Tu esi, tevis nav. Ar skrituļu dēli kāds garām aizšauj, priecādāmies par sauso zemi.
Otrs dzejnieks. Tā. Edvīns Raups. Dzīvoja krājums Putni, kas iznācis 2008. gadā. Edinam Raupam ir 8 dzejas krājumi iznākuši līdz šim. Viņš ļoti daudz tulko spāņu portugāļu prózu. Tātad Markesu. Nu, kādu dzejolīti? Edvīns Raups, dzejoļu krājums Putna. Mazi dzīvnieciņi vēnās, logi un elipses vēlē, tam ieskāsties tev cauri, bet pasaule tik rēna un mēma, ka pielecu kājās, neviena doma, viņa saka, nav tik lēna kā tu. Mēs neskumsim, ne labi, ne slikti, mēs izrausim vārdu no nāsīm, ja prasīs. Ar baltu mēs piesaksim debesīm, krūtis ar nāvi kaut ko tādu, kas pāriet. Tā, tas Edvīns Raups. Trešā. Madara Grundmane. Šis dzejoļu krājumiņš Aiz mīlestība ir pagaidām pēdējais 2022. gadā izdots. Dzejniecei ir 3 dzejas krājumi. Ir arī tulkots viena dzejnieka, turku dzejnieka dzeja no turku valodas. Un tad Madara Grundmane. Madara Grundmane. Dzejoļu krājums Aiz mīlestība. Rūgtas ogas ieslēptas kaitinošā miglā. Tu grābsties, piestūķē pilnus vaigus. Ir rūgti, tik rūgti, ka kļūst saldi. Tu lēkā pa aizmirstiem pieskārieniem, nedaudz jūti, nepieskaries, atjēdzies. Rūgts un slapšs, lūdzu piedošanu. Vientuļš kā pazudis kumeliņš, bez miglas. Labi, tad tā, kas mums ir 4. dzejnieks. Reinis Runcis. Jā, gribu īpaši atkāpi par Reini Runci. 2022. gadā viņš cieta smagā autoavārijā, kļūstot kustībās ierobežots. Atgūstot spēju daļai kustināt plaukstu, viņš sācis rakstīt dzeju. Un šī Healija ir 2011. gadā izdota 1. dzejas krājums. Vēl viņam ir iznākuši 2 dzejas krājumi. 2014. un 2016. gadā. Reinis Runcis. Reinis Runcis. Dzejoļu krājums Healija. Sniega piparmētras naktis, šņāc mākoņi, caur tevi mirkļu saplosītas naktis, un ceļmalā kliedz saule, un dziestoši mirdz skujās soļi, un pilnīgi vienalga, tik zvaigzne visur valda. Pieskāriens pilns sveša taustiņu nospiestām skaņām, tauriņu sliedes noliektām galvām. Mēnesis dzīvelīgs stājies klusām, rokām tieši pa vidu. Labi, tad dzejniece Liepa Rūce. Dzejoļu krājums Zemākās virsonis iznāca 2024. gadā. Pirms tam vēl viens ir 2020. gadā dzejas krājums Atspulgu balss. Un Liepa Rūce. Jā, nu tad kādu dzejolīti. Liepa Rūce. Dzejoļu krājums Zemākās virsotnes.
Tagad katrs savā polā dzīvo, aiz monitora kā ledus loga sava iglu sienā. Ka varētu polo krekliņos uzdejot polonēzi, bet spelgonis vienādi stingzina, kā dienvidu tā ziemeļu polā. Pingvīni saspiestos ciešāk, mums otrs sāna un pleca un mēles liegums. Īpaši aizsargājamās prāta teritorijās aug iepriekš neredzētas puķes. Mēs ar tām rotājamies, kad pamodušies atvelkam aizskarus un nostājamies pie loga, bet pretējā polā vienmēr atkal nakts. Tā. Andris Zeibots. Varbūt kāds viņu atceras. Redim un UFO, BB brokastis, laikam. Un tad Andris Zeibots bija tas arī joku sacerētājs. Bet dzejā viņam ir 2 dzejas krājumi iznākuši. Šis 2021. gadā Plīva, pirms tam 2010. gadā Ūdens ķirzaka, bet lielā skaitā Andrim Zeibotam ir proza. Tā skaitā, jā, romāns Krauklis, kur jūs zināt, dienas grāmata, ne, jūs noteikti zināt, jā, tiek tātad izdotas ar Gundegas Repšas kā iniciatori par rakstniekiem, rakstnieks par rakstnieku, jā, viņa interpretācija. Un Andris Zeibotam ir par dzejnieku Jānu Ziemeļnieku romāns Krauklis. Lūk, un tagad Andris Zeibota dzeja. Andris Zeibots, Plīva. Lietiem nolaizītie jumti, teoriju tīrība līdz spīdumam, āksta viepšanās, tītara tiepšanās, ikdienas miglās, vārot vārīgas putras paduses miklās, vītnes spirāles kāpumi tornī, vilkt karogu kātā, ģīpstošu simbolu virknēm, mašinizētā aizmigotā sinkopes prātā, farsa kūliņos, ēzeļa pūliņos izlīst no spītības kolapsa sava un ikdienas atkārtošanās spaidiem. Tā. Inga Pizāne. Ingai Pizānei ir 3 dzejas krājumi. 2016. gadā Tu neesi sniegs. Šī 2019. gadā iznākusi Siena, ko nosiltināt, un 2022. gadā dzejas krājums iznāca Tas pats izmisums tikai ar puķēm. Un 2023. gadā iznāca dzejas izlase, kur no visiem iepriekš minētajiem 3 dzejas krājumiem apkopot dzeja. Inga Pizāne, Siena, ko nosiltināt. Sieviete ar rozām matiem, 4 suņiem un mēnesis man nāca pretī Helsinku parkā. Tumsa jau uzaususi, atpakaļ ceļu nezināju. Lai to atrastu, nācās apmaldīties. Cilvēki pretsniegā steidzās uz vietām, kur netraucētu domas, un visi kā viens sasniedza savu galamērķi. Es iegāju klusuma kapelā paklusēt. Klusums ir dāsns, ja to ievēro. Nodomāju pie sevis, izejot laukā un atgriežoties pie vārdiem, kurus meklējot, mūžīgi apmaldāmies. Tā, tad mēs esam nonākuši pie Andris Akmentiņš. Saulē pabalējis. Andris Akmentiņš, viņam 5 dzejas krājumi. Šis laimīgs beigas ir viens no pēdējiem, bet jaunākais. 2022. gadā iznācis. Arī proza ir tulko no krievu valodas man šķiet. Un prozu runājot arī līdzīgi kā
Zeibutam var pieminēt, ka viņam ir iznācis romāns par rakstnieku Jānu Ezeriņu, meklējot ezeriņu. Bet tagad ceļā. Andris Akmentiņš. Laimīgas beigas. Plakāts. Cerībā kaut ko ap, no, uz, pie un tā tālāk ieskrēja veikalā, bet tur pēkšņi plakanais piesitās, spocīgs tāds, it kā cilvēki būtu divdimensiju projekcijas uz biezā putu kartona. Smaidot, viņiem mutes kaktiņi vienkārši apjukumā bēga viens no otra. Bet produkti viņa rokās kā izgriezt no žurnāla par veselīgu uzturu. Viņi tos krāmēja ratos, itin kā laistu vēlēšanu biļetenus urnās. Lai tad stumtu jauno varu uz kasi. Smieklīgākais, ka pirkumu rati vienīgie bija telpiski reāli. Pārējais uzzīmēts dažādā gatavībā, tuvākie plaukti jau 3D un krāsaini, tālākās mantas zīmuļu skicēs, jo izpārdošana pašā karstumā operatīvā atmiņa klibo. Aklo eju galā daži pircēji bēga uz vietas kā datorspēļu kļūdas, kurām tālākā programma vēl nav uzrakstīta. Citiem bija aizlocīti stūri, it kā viņus kāds būtu pārstājis lasīt, pametot plauktā pirms gadiem. Tad arī es sāku bēgt, jo nevar būt, es saburzu čeku un bumbiņa ripo. Tātad es esmu. Es neesmu plakans. Ja es būtu, tad mani varētu pielīmēt durvīm. Tad es būtu drauga plakāts, kuram vienmēr var paraudāt uz pleca attēla vai reklāma par vidusjūrīgām sievietēm un mājām, uz kurām es gaidu, tās negaidot atvērsies. Tā, tagad Agnese Rutkeviča. Man ļoti patīk viņas deja. Nezinu, jā. Šis krājums vientulības drošības noteikumi iznāca pagājušajā gadā, 2025. gadā. Pēc tam ir iznācis 2012. gadā dejas krājums Jaunā Vāgnera klusēšana ar pseidonīmu Anna Foma, ja es pareizi atceros. Un 2020. gadā jau kā Agnesei Rutkevičai Vietām cilvēki. Ja jūs esat kādu izrādi vai seriālu redzējuši, Agnese Rutkeviča ir arī aktrise, dramaturģe. Un viņa arī rakstīja sleja, bija avīzē Diena laikam. Es kaut ko pareizi atceros. Un tās slejas, esejas ir apkopotas. Aminori izdeva 2022. gadā Skumjais laikmets. Vienkārši fantastisks. Fantastisks, man to vajadzēs atkal tās palasīt. Ļoti patīk. Un arī viņa izdeja. Agnese Rutkeviča. Vientulības drošības noteikumi. Nāc ar miglu, nāc ar tukšām rokām. Viņa ar sauli galdu klāj. Nāc ar lietu, nāc ar vaļā acīm. Viņu pļava un bites māk. Nāc ar rītu, nāc ar rasotu zirnekļa tīklu. Viņa ar skatienu logos māj. Nāc ar tumsu, nāc ar nogurumu. Viņu varvīksne un ābece sāk. Nāc ar neko, ar smilgu zobos, ar jūru plecos, kamēr viņa smiltīs skaita laiku, kamēr kungs pieskata laivu, kamēr mums tik ilgi. Vēl kā dzejolīte. Viņa aizver aizskars un atver nakti. Aiz loga pagalmā viss ir mierīgi. No attāluma viss vienmēr ir mierīgi. Pagalmā pastaigājas cilvēki. Viņi ir mierīgi. Nakts viņus atver kā aizskarus. Viss ir gaisma, kuru viņi mācās kā viens otru.
alfabētu, kamēr viss ir mierīgi. Var saprast katru klusumu. Nakts pieskaries manai rokai. Es pieskaros tavai rokai. Viss ir kārtībā, redzi? Gaisma ir viss, ko mēs nevaram redzēt. Es gribu redzēt un atkāpjos tumsā, un tumsa atkāpjas manī. Redzi? Tā, nu lūk. Mēs esam pieauguši pie, noliksim šeit, tā, pie 10. Šajā topā dzejnieka Artis Ostups. Viņam ir 5 dzejas krājumi. Šis ir pagājušajā gada pēdējais jaunākais, 2025. gada. Ļoti patika, tā ir nosaukums Patiesība. Ļoti atklāta. Tāda dzeja, dzeja man šeit vispār ir kaut kāda intīma, atklātības esence. Un lūk, un šis krājums ir saņēmis 3 balvas, dzejas diena balvu, žurnāla Domzīmes dzejas balvu un Laulīgabas, Latvijas literatūras gada balvu. Artis Ostups, Patiesība. Kāds jauns dzejnieks atcer vecu sakāņu dzeju. Lēnīga gaisma tur apspīd vītiņiem apaugušu sienu. Pulksteņi ir apstājušies un slimīgi dzeltenā krāsā. Debesīs maršē mirušo pulki, ķildojas puskurli dievi, tad jaunajam dzejniekam sāk atkāpties mati, kamēr citi apdzied bērnu acis, viņš raksta no kapa. Proti neraksta ierastā nozīmē, bet blāvo durvīs un mitrijos parkos skaitot akmeņus kā zvaigznes. Un tagad mazliet bonus. Bonus. Esmu Ingas Ābeles romānu Mīlamā par Aspāziju jau tikpat kā izlasījusi. Bišķiņ palicis. Drīz izlasīšu. Un tad jau cerams sanāks ierakstīt video par mājā izlasītajām grāmatām, tad par šo. Par ko pateikšu. Un bonusā, ja jau ir, es lasu par Aspāziju, izlasīšu kādu dzejoli no Ingas Ābeles sakārtotā krājuma Aspāzijas debesjums. Arī šķirsim, un kas uzšķirsies, to lasīšu. Viņš bija par rozēm. Nogurusi roze. Vēl lakstīgala nebūt nav galā, un grieze pļavā triec, ka triec. Vēl saules meita zelta galvu pie zemdēla zaļajām krūtīm liec. Ko viena pati tu saugozes malā, salsti kā salā. Vēl zīlē tik daudz ziņu, ko vēstīt, un mežā vēl zilie zvaniņi zvana. Pat saldākās dziesmas vēl dziedātas nav, bet tev tikai vienai klausīties gana. Pret šogu muguru atspiedusi, tu mirsti klusi. Vēl to kādu. Jādzīvo. Ne ikreiz mūs dzīve vainago, bieži vien pats savu loloto, viņa apērkšķo, jādzīvo. Rūgtais kauss, ja vēlreiz jātukšo, ņem un viņa rūkni pārsaldo. Cietreiz izciesto, uzveic to, mēnes dilst un saule nosirmo, lielais likums, kā lai neveidot tev vienīgo, nesēro. Jūta skaistu un gaistu un pārkvēlo, dzenies satvert sevī mūžīgo, dvēselē dusošo, raisi to. Dzīve visus veidus atjauno, nāve vien tik, zina laikā to, nedod vairs neko. Jādzīvo. Lūk, un Aspāzijai patika rozes. Man ir saskaņota grāmatzīmīte. Rozīte.
Tādas lūk dzejas šodien. Kas ir jūsu? Es nevaru vienkāršu jautājumu uzdot. Kas ir jūsu mīļākie dzejnieki? Tie, kas vēl starp mums. Jā, baigi skan. Bet no tā, kuriem var uzrakstīt, var satikt, var autogrāfu saņemt. Ceru, ka jums patika. Tiksimies citā video. Tā.